kaut kas manā dzīvē nav mainījies. Vai es no savas dzīves neesmu vispār nobijies, vai es savā ceļā neesmu kļūdījies. Atbildes uz šiem jautājumiem laika gaitā veidosies, bet pagaidām es vēlos, lai tu vienkārši saprast man. Šī dzīve, ko es dzīvoju, ļoti maina man, tā lauž man. Stress sāk pārņemt man, nedaudz vēlāk kāds ir gatavs šeit spriest sot pār man. Kām būs jānotiek, tām būs jānotiek. Un daudz negatīvās likmes uz maniem neattaisnosies. Es daru taisnu lietu, ar pār maniem lēms taisnu ties. Jau kāds dara savu darbu, katrs iem savu vietu, rīts, un es dodos uz mājām. Man divi cilvēki šķērso ielu, un ar iespējīgām stāviem tie vienādi prasa. Vai es vispār zinot, kas ir iela, un esmu gatavs nodzīvot tur kaut vienu dienu, ar katru minūtu viņos. Ar vien lielāks spēks, un kāds no viņiem savā veidā jūtās nepārspēts. Var jūs, ka viņš šorīt par visu Rīgu valda, jau šis dialogs priekš viņiem ir jau kā liela valda. Tik pārmas man citi cilvēki teksts citējot jau, un lai es pārādot un pārlāgaus spēku pierādot, un kā bez svešas naudas es vispār nesūdu nevarot jau, un savā dzīvē es pats īsti neko nedarot jau. Viens no viņiem aktīvi runā, ka viņi ir grūti pārunāt, un šis ir vilkums daudzām jūsu nepateiktām runām. Pārdēļ nav spēks, bet vieta, no kurienes mēs nākam, un lai to saprast, nav jābūt apdāvinātākam. Man teksts nav par ielu, vai par fizisku spēku. Es atspoguļoju tevs savā dzīvē pieredzētu, un visu, ko es valku, ar ko es braucu un ko es ēdēju, es to ar ticību, un ar darbu panāk,